Mans vārds Gints Grinbergs. Esmu tēlnieks, metālists no Bostonas. Pat daļai es sevi uzskatu par tādu 20. un 21. gadsimta arheologu. Man vismīļākais ir aiziet uz izgāstuvi un vienkārši parakāties tur, kas jauns šonedēļ. Cenšos tādus mazākus objektus, un ja ir vairumā kaut kādas daļas, tad es tās savācu un varu sākt kombinēt un rotaļāties ar tām. Ar šitādu es atlidoju no Latvijas pirms 11. septembra, tādu laidu uz lidmašīnu. Rokas bagāžā, ja pat pie rokas bija. Tā kā, nezinu, tā ir siena dakša. Tad viņa bija tik smuka, es viņu nevaru viņu uzlabot. Izstādi mēs nosaucām par pārdzimšanu. Un kāpēc pārdzimšanu? Es ņemu parastos kaut kādu lauku rīkus un cenšos viņiem atrast citu dzīvi, citu mūžību, citu iemeslu. Ka viņi ir nodienējuši kā darbarīgi, tad es viņus izmantoju mākslā. Man liekas, man tas ir iedzimts no vecmāmiņas, zemnieku taupīgums, ka visu vajag kaut kur izmantot un viss vēl ir noderīgs, kaut kam būs. Un tā man parasti arī gadās, ja līdz ko es kaut ko esmu izmetis, ja sieva izmetus, tad man tieši ieslēdzās, kur es viņu varēju izmantot. Vai mani magnēti pirkstos, ja pierē, ja kaut kur viņi mani pievelk. Uzēdam. Am. Jā, iedvesmi būt forši, bet man vairāk tagad šitādi sīkāk, bet kvantumos. Tas ir labs stroķis. Okay. Es esmu trenēts kā arhitekts, un kas man visvairāk no tā, man liekas, ir iespaidojis, ir struktūra dabā un arī līnija. Man liekas, Latvijas ir ļoti tuvu saistīts ar dabu. Man tā daba visur atspoguļot. Tas ir vienkārši manā DNA. Skatos dabā struktūru un cenšos to atdarināt un attēlot mākslā. Bumba, globus, tas ir pamats visā dabā.
sākot pat no atomu līmeņa. Atomiem viss tās sastāvdaļas, planētas, tas var būt cilvēku ego simbolizēt. Es cenšos arī to atstāt, lai interpretētu. Cilvēks var pats. Esmu dzimis un audzis tepat ārpus Bostonas, Amerikā. Visur tā dienas rite ir ātrāk, un es cenšos te turēties pie dabas un mazliet piekopt to visu šeit arī savā mākslā. Kaut kur fotogrāfija, kur es to metinu no iekšpuses. Es esmu tur tā kā pilnīgi. Un tad man pat bija tāda struktūra uzbūvēja iekšā. No dēļiem un no finieriem to. You know, the funny thing was I had to bring it in here. Yeah, through here? No, before it was built? completed, yeah. Because it wouldn't fit through the door. That's actually awesome. So, hope sparks the curiosity that fuels science, but science brings hope to the world. Visu pasauli ir aizceļojuši uz Los Angeles, uz Sietlu, uz Rīgu, Toronto, pa visu Ameriku, Ziemeļameriku, jā. Veido kontaktus ar Bostonas māksliniekiem un ar galerijām un klientu bāzi un tagad mani pazīst Bostonas apkārtnē kā metāla veci. Ja kādam interesē, tad sūta pie manis. Te 30, 40 gadi. Tas ir mūža darbs. Tā kā es sāku arī tagad apsvērt, ko varētu atlaist, palaist no savas bagātības. Kad tik vienreiz viņi būs visi izmantot, tad es varēšu teikt ar Dievu.